Es esmu Laura Vinogradova, rakstniece. Rakstu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un šodien muzejām es gribu dāvināt kādu savu mazu labu draugu. Tā ir Lēlīte no manas pirmās grāmatas par Snīpulīti no Snīpuļciema. Un pirmā grāmata varbūt, kur ir iznākusi grāmatas formātā, bet ne pirmā grāmata, ko es esmu uzrakstījusi, jo es vienmēr esmu rakstījusi paralēli gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un ja man būtu jāstāsta par grāmatu, tas varbūt nebūtu tik viegls stāsts, bet stāsts par Lēlīti un kāpēc Lēlīte, un kāpēc es vispār savā vecumā spēlējos ar lēlēm vēl. Es vienmēr esmu zinājusi, ka manī ļoti dzīves vēl ir bērns, mazā Laura, un es ļauju dzīvot gan sev pieaugušai, gan sev mazai. Es spēlējos, es rotaļājos, un mazo Lēlīti man uzdāvināja bibliotekāre Ilze Siliņa. Tas bija Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas bibliotēkā, tolaik viņa strādāja. Un tā Lēlīte ilgu laiku stāvēja man plauktā, šis Snīpulītis, bet tad es jūtu, ka viņš grib dzīvot savu dzīvi. Un viņš bija trausls, un sākumā bija bail viņu aiztikt, jo ja nu saplīst, bet pat tik ļoti, ka es tikai pēc gada uzzināju, ka viņam pat kustās rociņas un kājiņas, bet jā, ka var pakustināt. Bet man bija bail, likās, ka viņš salūzīs, un mēs viņu taupījām. Bet tad viņš sāk ceļot mums visur līdzi, jo mums likās forša doma kopā ar vīru, ka mēs varētu viņu atdzīvināt un radīt viņam tādu savu dzīvi, tādas kā mazas instalācijas taisīt ar maziem priekšmetiem, kur ir viņa mazā pasaulīte. Mēs vedām viņu makšķerēt, taisījām mazu makšķerīti ar čiekuru galā. Es atceros, mēs ugunskura pat taisījām, kur salikti bija mazi zariņi, un karsta vasaras diena bija mežā, un mēs aizdedzinājām, un tad mums bija ūdens pudeli līdzi, un mēs fiks dzēsām, un tad mēs telti mēs viņam dabūjām. Tas arī bija foršs stāsts. Mēs veikalā Dekatlonā kā paraugi bija izlikts tāds miniatūras teltītes, un mēs uzreiz saprotam, mums vajag šo te fočēt. Un tad es tur sarunājām ar veikala darbiniekiem, es atstāju savas tiesības Ķīlā, ka mēs to teltīti mazo nenozaksim, un gājām fočēt. Un katra tā fotogrāfija, katrs tas viņa kaut kāds piedzīvojums ir, tā ir tāda milzīga ņemšanās mums un tieši pieaugušajiem, jo mēs to darījām pārsvarā kopā ar vīru. Un dažās bildēs, dažās viņa dzīves epizodēs arī mana māma palīdzēja. Un kas ir tas interesantākais, jā, ka man dēls galīgi tur neiesaistījās, un viņš pat uz Snīpulīti bija nedaudz greizsirdīgs, jo viņš mums ir prasījis, vai jūs viņu mīlat vairāk kā mani. Un, jo mēs kaut kādā brīdī atapāmies, ka mēs ejam veikalā un skatāmies, kur ir miniatūrās lietiņas, jo tās būs labas Snīpulītim. Tur maza gultiņa vai mazs telefoniņš. Un tad mēs sakam, nē, ka viņš ir mūsu darbinieks. Protams, ka mēs tevi mīlam vairāk. Bet tas bija tāds tiešām, kad 2 gadus mēs ar viņu spēlējāmies. Mēs ļoti, ļoti aizrāvāmies, likām to visu Facebook lapā, speciālajā lapā viņam izveidojām. Un beigās, kad sapratām, ka sākam, kad tā kā pietiek, jau tuvojas 40, domāju, bet ka gribētos tās bildes kaut kā ar to, ko mēs esam izdarījuši un kas mūs ir ļoti iedvesmojis, gribas, lai arī citi iedvesmojas. Un mēs domājam, ka jāuzstājas ceļojoša izstāde bibliotēkām, lai kopā ar visiem šiem te mazajiem miniatūrajiem priekšmetiem, tieši tāpēc es muzejam nevaru uzdāvināt nevienu priekšmetu, jo priekšmeti šobrīd kopā ar fotogrāfijām ir ceļojošajā izstādē un ceļo pa Latvijas bibliotēkām. Un ar to domu, ka bērni, ģimene var iet ar savām mīļmantām un izmantojot šos mazos priekšmetus arī radīt tādas mazas pasaulītes. Es ceru, tas ir tā ļoti veiksmīgi aizgājis, šī te izstāde. Atceros, man bija milzīgs kāpiens pāri kaut kādai savai latiņai, tajā ziņā, ka arī, lai šo izstādi izdrukātu, mēs
mums nebija tam finansiāli brīvu līdzekļi, un mēs lūdzām sabiedrības atbalstu. Un jā, un cilvēki saziedoja naudu, tā kā, jā, paldies arī visiem, kas atbalstīja un piedalījās izstādes tapšanā. Un šobrīd pašas bibliotēkas tur savā starpā mainās un dalās, tā kā Snīpulītis dzīvo bildēs. Vēl mēs kaut kad arī tā Lelītei, man māma taisīja arī tādas kā darba lapas, uzdevuma lapas bērniem. Nu, es teiktu, ka visa tā ņemšanās ap Lelīti, ap Snīpuļciem un Snīpuļiem bija tāds milzīgs ģimenes projekts, un kāpēc man tas bija svarīgi? Mēs nekad neko nedarījām kaut kādu mērķu pēc, ka, piemēram, tagad zīmējam darba lapas, lai rastos grāmata, tagad bildējam, lai būtu izstāde. Tas viss ir radies kaut kā pats no sevis. Mēs to visu esam pieauguši cilvēki darījuši vienkārši savu prieku pēc, jo mums tas ir interesanti, un tas pats viss ir, tas ir noticis. Jā. Tam nav bijis klāt tāds obligāti vai tam no tā ir tāds milzīgs mārketings, nekad nav bijis klāt, ka mums tagad jārada, nezinu, kas jāpārdod pasaulē. Tā ir vienkārši pieauguši cilvēka atļaušana sev būt bērniem un, jā, kur daram to, kas mums patīk. Un tā, jā, tagad, man liekas, Snīpulītim ir laiks atpūsties muzejā. Jā, man jāatzīst, ka Snīpulītis ir man bijis tāds kā atgādinājums pašai sev, nedzīvot dzīvi tikai šīs peļņas dēļ, tikai kaut kāda materiālā labuma dēļ. Viņš ir tāds mazs tuk, Laura, dzīve ir kaut kas vairāk. Nav tikai darbs, nav tikai pienākumi, tu drīksti, jā, savu reizi darīt to, kas tev patīk, pat ja tur dēls sabožās, vai pat ja apkārtējie to nesaprot, kāpēc pieaugusi nopietna rakstniece, ko ņemas tur ar tām lellēm, darīt kaut ko sev, jo man šķiet, jā, ka tas ir ļoti, ļoti dziedinoši, un to varbūt katram vajadzētu savu lelli.